Čau! Jautājums aplikācijām. Sveika, Madara! Jau mēnesi esmu no uztura izslēgusi cukuru, katru dienu nostaigāju apmēram 7 km, lietoju korsetu vidukļu samazināšanai un vingroju apmēram 1 līdz 2 reizes nedēļā. Brokastīs izdzeru kafiju, pusdienas ieturu pa 1, vakariņās cenšos neko neēst, jo nav izsalkumu. Bet, ja parādās ēst, tad uzēdu kādu auglu vai jogas. Esmu 1,73 m, svars pirms mēneša bija 80, tagad 77 kg. Pirmajā nedēļā pēc cukuru izslēgšanas svars nokritās, bet tagad tas nemainās. Ko man iesaka pilnveidot vai iesākt, lai svars pazustu ātrāk? Paldies par tevu jautājumu. Tas jautājums ir kolosāls, jo tu redzi, ka tā lielākā atbilde un tas, ko es teikšu, tev varbūt nepatikt, bet tomēr man tas ir jāsaka, ka tas laiciņš ir ļoti, ļoti īsts pagājis. 1 mēnesis, kurā tas ir tiešām minimālais periods. Pirmais laiks, pēc kura tā skatīties, tā kārtīgi, pat īstenībā tie ir tādi, pēc pirmā mēneša apmēram tādi 2 līdz 3 mēneši. Tas, kas ir pirmajā laikā nokrīt, izslēdzot cukuru, kas ir kolosāli, to es tā izdarījusi, ir tūska. Ļoti bieži tas pirmais mūsu ķermenis beidzot saka, man nekas netur ciet, un cukurs un pusfabrikāti, kurus sastāvā ir sāls un citas sastāvdaļas, mēdz, un arī glutēns to dara, mēdz aizturēt ūdeni un veido šo tūskas sajūtu. Tā kā mēs tiekam gan vizuālo, gan arī tādā svara izteiksmē. Pirmo mēs to dabūjam nost, un liekas, forši ātrs rezultāts, es tagad tādā tempā turēšos uz priekšu. Tomēr uztura speciālisti, pēc uztura speciālistu grāmatas un tādas teorijas, mēnesī tie ir apmēram vai nu neviens, vai nu -2 kg svars. Ja, un tā katru mēnesi uz priekšu. Un tā mēs paskatāmies, piemēram, pusgada laikā, tad sanāk, ka atkarīgs, cik daudz cilvēks grib zaudēt, bet tad mēs saplusojam. Ļoti bieži un lielākoties tas nenotiek visiem pēc vienas grāmatas. Tas ir tāds plus mīnus, pēc kā speciālists var pieturēties, ja, teiksim, skatoties pagājuši kaut 3 mēneši, ka cilvēks ir ieviesis veselīgāks ieradumus un nekas nemainās, un tad var skatīties, kāpēc tas tā notiek, vai kaut kas nav uzturā, vai kaut kas nav treniņu rutīnā, vai vispār kas tur tā kā notiek. Tavā gadījumā tev nav nekāds dikti virssvars, jā, respektīvi nekāds tur liekais svars, lai tavu ķermenī būtu kaut kas ļoti daudz ko zaudēt. Es nezinu, kāds ir tavs uzliktais mērķis un kādēļ tu to vēlies. To noteikti primāri svarīgi vajag saprast, kas ir tas, ko tu vēlies no sevis panākt. Otrā lieta, atceries, ka ir vajadzīgs laiks, ir laiks pagājis minimāls, un tu esi ļoti kolosāls soļus spērus, tie ir pilnīgi pareizie soļi. Mans ieteikums būtu turpināt šādā garā. Numur 3 lieta, tas, ko es redzu, ka man izskatās, ka uzturs varētu būt nepilnīgs. Jo, ja tu saki, ka tu izdzer kafiju pusdienas ap 1, vakariņas neko, tad vai es pareizi saprotu, ka tev ir 1 ēdienreize dienā. Atceries, ka tikpat, cik, ja tev ir par daudz kaloriju un uztura un nevajadzīgā dienā, tikpat, ja tev pietrūkst, tavs ķermenis neēdos neko prom. Šeit arī varētu likties, kā tas ir, es tā kā ēdu mazāk, ja? Bet man nenāk nekas tur ļoti, ļoti nost, tāpēc, ka tavs ķermenis ir gudrs, tavs ķermenis veido tādu kā aizsargu buferi, un viņš neēdos projām. Tas kalorijas iekšā, kalorijas ārā ir ļoti novecojis standarts un princips, un manā praksē es varu apstiprināt, man jāuzaicina būs uz kādu tiešraides laiva sarunu, kāda no meitenēm, ar kurām un puišiem, īstenībā, ar kur esmu strādājusi, lai apstiprinātu to, ka tajā brīdī, kad cilvēks sāk regulāri un pilnvērtīgi ēst, tas svars un tās vizuālās formas patiešām mainās. Ja mūsdienu cilvēkam tajā brīdī, kad tu kaut ko apēd, tu saproti, ja es, teiksim, negribu neko neēdu, apēdu vakarā tagad to auglu, tas ķermenis pieturēs to enerģiju ciet un var pat noglabāt augu šūnās, jo viņš saprot, ka viņš nevar zināt, ka tu nākamreiz ēdīs. Vienreiz dienā, vienos dienā paēst, tas ir par maz. Tiešām, ja tu esi 1,73 m un 77 kg smaga, tad tev nav mazāk kā 1800–1900 pie tam kalorijas dienā. Pie tam, ka tajās dienās, kad tu 1–2 nedēļā vingro, tev noteikti 1800 kalorijas ir jāpēd. Tā, ka obligāti, ja, no pilnvērtīga uztura. Tas nepietiek apēd, tur tu gan saldumus neēd, tā kā tas nav gluži par tevi, bet tas ir viens Snickers 500 kalorijas, ja, pēc tam es izdzeru tur glāzi Fantas, vēl tur 500 kalorijas, tu pamazām uzņem, ja. Tas ir no pilnvērtīga uztura, tas auglis un tās ogas vakarā tu tāpat vari apēst, bet tev ir jāpēd pilnvērtīgs maltīts. Un arī šeit es ierosinu paskatīties atpakaļ aplikācijā pie padomiem, kas ir pilnvērtīgi sabalansēta maltīte, kāpēc ir jāuzliek visas tās sastāvdaļas, kas vajadzīgas uz šķīvja.
Un atcerieties, ka sākotnēji ļoti bieži arī strādājot ar cilvēkiem, viņi man sākot ēst pilnvērtīgāk, pirmā sajūta ir bāc, es tagad ēdu tik daudz, un man liekas, ka es palikšu lielāks. Tā praktiski pie kustīga dzīvesveida nevajadzētu būt. Un kustīgs dzīvesveids, tā kā tu saki, tu noies 7 km dienā, un tu 1 līdz 2 reizes nedēļā ēst treniņiem. Noteikti varam nevajadzētu nākt klāt tajā brīdī, tad, kad tu ēd pilnvērtīgs maltīts. Tāpēc noteikti arī pasaki savam prātam, tev vajag ēdienu, tavam ķermenim ir vajadzīgs ēdiens. Nevis tikai kalorijas iekšā, kalorijas ārā, bet visam, lai darbotos tavu pamata mājiņa. Jā, arī paskaties padomu sadaļā par kalorijām, kuras runājam par cilvēka vilmāju, no kā tā sastāv. Tāpēc iemācies ēst un nebaidīties no tā, ka tu ēdīsi un nav tāda baigi ātrāka ceļa, kā uzlabot tās savus fiziskās aprises, kuras pēc tiem mēriem, kurus tu man dod, neizskatās, ka ir tur kaut kas tik drastiski, kur tagad būtu jāslēdz iekšā turbo režīmu, veselīgi tiek apdraudēta milzīgs virssvars. Droši šādā tempā paskaties noteikti, cik efektīvi ir treniņi, ko tu dari treniņos šīs 1 līdz 2 reizes nedēļā, bet es pirmo progresu cilvēkiem, kad es strādāju kā fitness treneris un vispār, ja nereti, šobrīd es to nedaru, bet nereti, ja es strādāju individuāli, es skatos tādu kārtīgo dinamiku, varu noteikt, protams, tas ir pa periodiem, pēc 3 nedēļām, pēc tam pēc mēneša, bet tādu reālo tendenci var paskatīties pēc 2-3 mēnešiem. Un tici man ir reizes, ka man cilvēki raksta pēc pusgada, pēc 8 mēnešiem, pat pēc gada, hei, uzkāpju uz svariem, skatos, wow, kas te noticis? Bija pat tajā brīdī arī, kad tu saproti, ka tu vairs pat par to nedomā, jo tev ir aizgājis kā ikdiena šāds pilnvērtīgs dzīvesveids, tu paskaties un viss ir noticis, vienkārši ir bijis vajadzīgs vairāk laiks. Tev viss izdodas, tu esi uz pareizā ceļa, es pat tev teiktu, lūdzu, pievieno savām maltītēm pilnvērtīgumu un paskaties, kāpēc tev negribas ēst, jo, ja tu vienos paēdi, vajadzētu būt, ka tev gribas vakariņas, kas ienāk tur pa vidu. Kārtīgi 3 dienas, uzraksti dienas grāmatu ar savu ikdienu, ko tu ēd, ko tu dzer, cik daudz ir kafijas, vai ienāk kaut kas cits, kas varētu noslāpēt apetīti. Un kārtīgi paņem to rūpi par to, ka tev ir tas šķīvis pilnvērtīgs, jo mazāk kalorijas aiznes arī uz to pašu rezultātu, kas vairāk kalorijas ķermenis saglabā rezerves. Tev viss izdosies, tā turpini.